Pirmkārt, aicinu nebalsot ne pa vienu partiju, kurai drošība nav numur viens jautājums. Un kāds var teikt, jā, jums jau visām tas ir tā kā numur viens jautājums. Jā, un tā tam ir jābūt. Un ja kādai partijai nav, tad lūdzu vienkārši šo sarakstu vienkārši izslēdziet no savas izvēles ārā vispār. Mans vārds ir Mārtiņš Staķis, un es vienmēr esmu primāri teicis, ka es esmu uzņēmējs, kurš kādu laiku ir politikā. Es 2015. gadā iestājos zemesardzē. Toreiz tā vēl bija cita zemesardze nekā tā ir tagad. Mēs nebijām tik labi ekipēti, bet toreiz tā vēlme aizstāvēt valsts visiem bija es teiktu, tikpat augstā līmenī kā šobrīd, ja ne augstāka. Bet es sapratu, ka šo, pilsonisko aktivitāti var būt tomēr pa maz. Un, likās, ka loģiski nākamais solis pēc tādas pilsoniskas aktivitātes varētu būt došanās politikā. Toreiz dzima arī jauns politisks spēks, un es ar to lietu aizrāvos. Es domāju, ka mēs visi esam diezgan egoistiski, un es neslēpšu, ka arī man egoisms piemīt. Un mans egoisms ir tajā, kādā nākotnes sabiedrībā dzīvošu es pats un dzīvos mani bērni. Un, ja es varu šo nākotni padarīt labāk viņiem, es noteikti varu padarīt labāk arī visai sabiedrībai. Es ticu, ka Latvijas sabiedrība var būt daudz iekļaujošāka. Es esmu ilgi strādājis Skandināvijā un Skandināvijas uzņēmumos, un es redzu, ko nozīmē solidaritāte, kāpēc tās ir laimīgas sabiedrības. Jā, tāpēc, ka arī tie cilvēki, kas tur saņem minimālās algas, minimālās pensijas, jūt solidaritāti no visas sabiedrības. Un tas ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi. Tāpat es esmu uztraucies arī par to, kādu planētu es atdošu tālāk nākamajai paudzei saviem bērniem. Vai viņi varēs baudīt tikpat laimīgu bērnību, kā es varēju baudīt Latvijas brīnišķīgo dabu. Vai viņi teiks, žēl, ka jūs esat mums atdevuši stipri sliktāku planētu, nekā jūs saņēmat no saviem vecākiem. Par to man arī būtu ļoti žēl. Manuprāt, katra Latvijas deputāta pirmais uzdevums nonākot Eiroparlamentā ir tikties ar savu politisko grupu, ar katru deputātu un skaidrot viņam Latvijas pozīciju. Un, ja man kā vienam deputātam izdotos kaut vai 10 deputātus par to pārliecināt, tad principā tie jau vairs nav 9, tie jau ir 90 deputāti. Un, ja mēs varam šo visu multiplicēt un pārlikt tā, ka principā lielākā daļa balso par Latvijas un Baltijas interesēm, tas, kā es redzu, galvenais darbs, ko arī Eiroparlamentā mūsu deputātiem ir jāizdara. Bet kas ir ļoti svarīgi, lai visi tie 9 deputāti, vienalga, vai jūs balsojat par mani, Elīnu Pinto vai kādu citu sarakstu, ir tādi deputāti, kuri visi 9 dara vienu to pašu darbu tādā pašā līmenī. Jo pietiek ar vienu deputātu, kā mēs to redzam, kurš darbojas pretēji šim pārējo 8 vai pārējo 7 interesēm, ka būtībā šis darbs jau sāks darboties pretējā virzienā. Šie deputāti pārliecina nebalsot par šīm mūsu interesēm un varbūt par kādu citu interesēm. Tāpēc es tiešām redzu un ticu, ka šīs ir viens no svarīgākajiem Eiroparlamenta vēlēšanām. Mēs pārstāvam to cilvēku interesi, kuri tic, ka cilvēks pats par sevi ir vērtība, ka viņa brīvības un viņa tiesības ir svētas. Mēs esam tie, kas tic, ka palīdzība cilvēkiem, kas nav turīgi, kas ir mūsu brāļi un māsas, kas mums apkārt dzīvo, ir investīcija, nevis izmaksas. Mēs ticam, ka katrs cilvēks, kurš tiek atgriezts darba tirgu, kurš var dzīvot normālu dzīvi, ja to ir pelnījis, un tas patiesībā valstī ir izdevīgi. Tāpēc, kamēr Latvijā būs cilvēki, kas ir nabadzīgi, kamēr būs pensionāri, kad būs nabadzīgi, kamēr būs cilvēki, kuriem ikdienā jācīnās slimībām, kamēr viņu dzīves līmenis nepieaugs, tikmēr būs partija progresīvie. Jo daudz pārmet, ka mēs jau runājam par pārdali. Bet pagaidiet mirklīt. Sociāldemokrāti Skandināvijā faktiski pie varas bija no 1930. gadiem līdz 2000. gadu sākumam. Viņi uzbūvēja šo turīgo nāciju. Kamēr Latvijā pēdējo 30 gadu laikā pie varas bijušas labējās partijas. Un mēs esam pat, diemžēl, pēdējās vietās.
Tāpēc, manuprāt, jā, tās politiskās idejas, ko pārstāv partija progresīvie, manuprāt, Latvijai ir aktuāls.